Tātad esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs visi runājam ap zirgiem, ap zirgu treniņiem, ap zirgu labturību, kā arī braukt ciemos pie dažādiem cilvēkiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar zirgiem. Un šodien mums ir ļoti īpašs viesis, Sintija Varanovska. Sintija, sveiki! Sveiki! Vai vari lūdzu nedaudz pastāstīt par sevi? Kas tu esi? Vispirmām kārtām es esmu zirga īpašniece. Jā, reku šeit ir redzami mani zirgi Hercogs Kurs, kur jau ir citos ganību laukos. Un tā ir viņa meita Glorija, kurai šogad jau ir 26 gadi, viņai nākoši 27. Viņa tā teikt, kā es saku, viņa gaida, ka nāve atnāks. Viņai nākoši gadu aprīlī 27 paliek. Lietuvas vezumnieki viņi mums bija visi, jā. Un vēl man ir pajūgbraukšanas zirgs Cēzars, tā bilde man te nav. Un tādēļ es arī esmu vienlaicīgi arī pajūgbraucēji. Un bez tam vēl es esmu nacionālās kategorijas tiesnes pajūgbraukšanā, nacionālās kategorijas tiesnes maršrutu likšanā pajūgbraukšanā. Vēl bez tam es esmu pajūgbraukšanas sacensību organizātori un es esmu sporta biedrības Sinnivu valdes priekšsēdētāji. Ļoti daudz ko darat. Jā, šī sporta biedrība Sinnivu arī organizē pajūgbraukšanas sacensības. Šogad, 2025. gadā, mēs 5. maijā šeit pat Inčukalnā jauno jātnieku skolā atklājām pajūgbraukšanas sacensības sezonu. Un mums notika sacensības. Jā, tātad pajūgbraukšana notiek 3 disciplīnās. Ir manēža braukšana, konus braukšana un maratons. Kad mums bija šogad sacensības, mēs organizējam 2 disciplīnās – manēža braukšanā un konus braukšanā. Kad es citiem kādam saku pajūgu braukšanu, tad visi tā iedomājas, padomu laiku, principā tāds. Rati, ieliek pienkalnus un braucam. Man arī tāda asociācijas. Tāda ļoti daudziem cilvēkiem, kad es pasaku pajūgu braukšanu, tad viss tā, tad tu vizini, ja kaut ko, es teicu, nē. Tad tu vari pavizināt kādu, es saku, nē, es ar saviem ratiem nevienu nevaru pavizināt, jo manos ratos ir tikai 2 cilvēkiem vieta. Man kā braucējam un manam palīgam, kas rata aizmugurē manēžas braukšanā, viņam jāsēž pa smuko ir skaisto, jo tas tiek vērtēts. Konus braukšanā viņam arī pa skaisto jāsēž, toties maratonā, ka mēs braucam, tad viņam ir jādara viss, lai mēs ātrumā braucot pa šķēršļiem nesagāstos. Viņam kā motokrosā jākantē rati. Tātad par pajūgu braukšanu, tātad mums ir 3 disciplīnas, jā. Sāksim vispirms tātad manēža braukšana. Manēža braukšanā prasības ir, jā, es šeit arī paņēmu līdzi, manēža braukšanā 4 lietas obligāti prasības. Cepuru, pajūgu braucējiem. Tagad jaunie feju noteikumi no šī gada noteica, ka pajūgu braukšanā tāpat kā iejādē manēža jābrauc ir ar ķiverēm. Un nākošu gadu feju noteikumos jau būs obligāti ķiveri, bet šogad vēl nacionālajās sacensībās ļauj braukt ar platmalēm. Nezinu, ko izlems sapulcē, kā būs nākošo gadu. Jā. Tātad platmali pa skaisto tiek likt galvā. Obligāti prasība cimdi. Jebkādā krāsā? Jebkādā krāsā. Var, man jau ir priekš manēža braukšanas, man ir smukie ādas cimdi. Maratonā es braucu ar parastiem darba cimdiem. Depo var nopirkt? Depo, ne, izkāpa 99 centi, bet ļoti labi ērti ir. Jā. Manēža braukšanā palīgam arī jābūt ir obligāti ir ar cimdiem. Ja nav cimdi, tad pa to soda punkts. Ja. Nopietni, ja? Jā, pa to soda punkts dod. Vai ja nav Nē, soda punkts pa to ir, kad nav cimdi rokās. Ir bijuši mums sacensībās gadījumi, kad steigā palīgs aizmirst uzvilkt cimds, un pa to ir, es varu tagad sameloties, 5 soda punkti. Bet abiem 2 jābūt, jā? Obligāti. Abiem, jā, obligāti prasība ir, jā, kad jābūt cepurei, cimdiem, priekšautam. Priekšauts parādi. Jā. To es nezināju. Priekšauts, jā, priekšauts. Reku šāds te priekšauts. Ja? Garš priekšauts, es te tā paliešu. Ja? Viņi izvēl, ja? Man šis ir pajūgu braukšanas speciālais priekšauts, jo viņš tāds stingrs materiāls, ja? Ir tā kā, un viņam ir tāda interesanta lieta, kad reku šitie ir, jā. Reku šitie zilojas noņemšu nost. Liekās apkārt un sasienās, jā. Un šīm priekšautam ir
tāda interesanta lieta, ka viņam ir šeit uzkabini. Tas ir, lai vieglāk ratos iekāpt, jā, man jābūt šitā, jā. Iekāp ratos, un tad nolaiž galu, jā, uz leju. Un priekš kam tas ir vajadzīgs? Jā, tas bija nākošais, ko es gribēju teikt. Jo daudz saka, kāpēc tas priekšauts ir vajadzīgs, jā? Nu, daudz pajūgbraucēji iziet no situācijas, vienkārši pajām, kad ir kaut kādas vai nu paši sašuji, jā, vai nu humpalās nopēr kaut kādus šitos te tirgotāju priekšauts, bet priekšautam ir jābūt obligāti, jā. Tas ir tā senā tradīcija, kādreiz kučieriem priekšauts bija vajadzīgi tādēļ, kad, lai viena lieta ir silts ir kājām, ja? Ir priekšā viņš kā siltumu aizsad. Un otrs dubļi nelec uz biksēm. Tur jau nav nekādi dubļi sargi. Vai... Nu, tur jau tā lieta, kad iet, jā. Jā, nu, tādēļ ir tas priekšauts vajadzīgs, jā. Un par priekšautu runājot, es atceros gadījumu Lietuvā, kad bija sacensības. Nu, es nestartēju, tur toreiz bija kā aizbraukus līdzi, jā. Ka ir citreiz tāda situācija, ka tas braucējs, viņam jāiet manēžā, jābrauc manēži. Tas bija vienai braucēji, viņi pienāk pie vārtiem, nu, tā kā iejādē laukums, ja pienāk pie vārtiem, un tas, kas laiž iekšā, viņš saka, tev nav priekšauts. Viņi tā ārprāts, un par to sodpunkts dod. Cik dod sodpunkts? Es no galvas tādu nepateikšu, man jāskatās ir noteikumi, kas tur ir, bet varētu būt kādi 5 sodpunkti, jā. Un tad tas vārtu laidēs iekšā, viņš atrada situāciju. Viņš novilka savu rūtaino jaku, iedeva, viņi tā smuku viņam sev aplika priekšā. Nu, priekšauts ir priekšauts. Viss. Tur nav nekādi atskaita, kādam priekšautam jābūt? Nē. Tādēļ es saku, tas man tā situācija vienmēr tā ir palikusi atmiņā, ka toreiz kā tā braucēja, kā viņai manēžā laidēs, izlīdzēja, iedeva savu jaku, jā, viņa apklāja sev ap kājām, viņai bija priekšauts. Un viņa nedabūja par to sodpunkts. Bet paklausies, tā manēža braukšana tikai manēžā iekšā vai arī? Es tūlīt tās pastāstīšu, tūlīt pateikšu, kā tas, jā. Tas bija tā, tad tie ir 3, jā, un vēl 4. obligātā lieta, kas ir jābūt pajūgi braucējiem, jābūt pātagai rokā. Okay. Nu, es pātagu nepaņēmu. Tas tā normāli, ne, ka jābūt pātagai vai? Nu, jaunie braucēji, kas ir bērni, kas mācās, viņiem ir grūti savienot pātagu rūtā un grožus turēt rokā. Jā, cik ir tie striķi groži? Cik ir? Groži 2, tāpat kā pavadās. 2 pavads, jā, jo 2 groži. Jā, 2 groži, jā. Nu, 1 zirgs. Nu, mums ir... Pagaist, līdz tam aiziešu. Jā, nu tātad pātagai obligāti jābūt, jā, un par tām pātagas arī ir, mums ir dažādas, ir manēžu braukšanas pātagas, ir maratona pātagas, jā. Bet viņai garai jābūt, vai? Nu, ja tu ar īso konkursu steicīgi mēģinās zirgam kaut ko, es domāju, ka tu tikai savu degunu noslaucīji. Nē, viņai jābūt reāli, lai viņi var aizsniegt zirgu. Jā, nu jā, un tātad par manēžu braukšanu. Viņa saucās manēžu braukšanu, bet viņa notiek laukumā, nav obligāti jābūt manēžā. Norobežots laukums, bet tāpat tās kā iejādē. Arī manēžu jāšana, bet viņa taču nenotiek vienmēr manēžā. Notiek arī atklātā laukā, jā? Bet viņš ir norobežots. Bet atšķirība ir tāda, ka iejādē laukums ir 20x60, pajūgu braukšanā 40x80. Tas ir liels. Okay. Tā ir problēma pajūgu braukšanai, jo sacensības organizēt manēžu braukšanai jābūt 40x80. Nu, kaut vai salīdzinošanai, jums jauno jātnieku skolā konkuru sacensību laukums. Nav pat tik liels? Nu, tos 80, viņš ir 90, un ir prasība tāda, ka 80 garumā un plus vēl 5 metru uz sāniem ir jābūt. Jo pēc idejas ir jābūt tā, ka tam laukumam var apkārt apbraukt. Jūsu laukums ir 90, un tā ir, mēs tā iespiežamies, ja tā, 90 vai 100 laikam, man liekas, es tā neatceros. Bet ir tas, ka iesildes laukumam ir arī jābūt līdzvērtīgam, vēlams tikpat lielam, un jums treniņu iesildes laukums nav tik liels. Tādēļ, jā, un tādēļ tā ir problēma pajūgu braukšanā, šī lielā laukuma prasība. Jo... Kaut kur Latvijā vispār ir tik liela laukuma? Pie tā mēs tagad atgriežamies, ka jā, Latvijā tā ir problēma. Kleisti, tas smilšu laukums. Tur ir bijuši pajūgu braukšanas sacensības, un otrajā pusē ir tas zaļa laukums, tur konus braukšana jātājas, jo konus braukšanai laukumam ir jābūt lielākam. 90x100 vai 120, es arī tos metrus es tā no galvas nepateikšu. Tad, kad es sacensības organizēju, es ņemu visus noteikumus pa jaunām lasu un studēju un rakstu ārā, tādēļ informācija
kā es saku, man galva nav miskast, lai es visu informāciju turētu. Tikai svarīgāk, vai? Nē, nav svarīgi, cik tev daudz informācijas, svarīgi, kā tu viņu māki atrast. Jā, Ja tu māki atrast informāciju, tad tev viņa nav jātur viss galvā, failos savā. Ja? Tu viņu vienkārši ir jāmāk atrast. Un ja tu vēl ātri māki atrast, tad ir vispār labi. Ja? Ne jau tikai telefonā. Jāmāk arī grāmatas pašķirstīt un kaut ko palasīt. Tā, ja? Tagad jaunajai paudzei grūti, jo ChatGPT visi ir eksperti, visi tev atrod. Kaut kam arī galvā jābūt, jā. Bez tā nevar. Tātad manēžu braukšanā, mums ir tā problēma, tie lielie laukumi. Jā, tātad mums Latvijā šogad uz doto brīdi Kleisti, Inču kalns un Kocēna zirgaudzētāju. 3 Bet vietas. tāpat tās nav īsti līdz galam, jo jums arī iesildē, jābūt tikpat Jā, lielākai. Varbūt iesilds, varbūt mazliet mazāks, jo ja pie mums, mēs arī pie jums teikt, kad mēs organizējam, jums tas iesilds laukums, viņš bija nedaudz mazāks. Ir, Un vēl jau kas ir vajadzīgs, ir tad, kad tāpat kā iejādē iet pa burtu iekšā, ir vajadzīgs, tas jau būtu ideāli, ja būtu vismaz 20 metri. Pirms burta ejot, jo pasaules kausa un lielajos čempionātos braucēji, viņi jau pirms iet manēžā, viņi taisa voltu, lai viņi varētu uz centrālo līniju zirga taisni nolikt. Jo manēžu braukšanā, sāksim ar manēžu braukšanu. Manēžu braukšanā mums ir tieši tāpatās kā iejādē, vērtē, tāpat kā iejādē, tā vienkāršāk būs salīdzināt. Iejādē ir dažādi līmeņi, Ir bērni, ir tad pēc sarežģītības, tagad es varu kaut ko samelot, iejādnieki man, lai palabo. Ir vidējā balva, lielā balva, Tās ir dažādas sarežģītības, dažādas zirgam ir jābūt sagatavotam. Jaunāki zirgi ir 5-gadnieki, 6-gadnieki, jaunu zirgu kategorijā, tajās kategorijās iejādē. Un tad ar katru gadu viņš tiek trenēts, gatavots, un viņš tiek gatavots, tā kā bērns skolā, no 1. klasītes līdz 12. klasītei. Tā arī zirgs pamazītiņām tiek sagatavots. Tā kā, es saku, nevar no zirga prasīt sagatavotību, tā teikt, viņš ir 5 gadus dzīvojis aplokā, tagad izvelk viņu no aploka, un tagad saka tā. Tagad visās 4 gaitās rikšos tu man ies, apstāsies un stāvēs tā, kā vajag, un viss tā tālāk. Viņš ir pamazītiņām jāsagatavo. Tas tāpat kā bērnam. Tu bērnu nevar, tagad, piemēram, 7-gadīgs bērns visu laiku dzīvojis mājās, tātad paņem aizved uz skolu un iedod burtnīcu un saka, raksta diktātu. Viņam vispirms burti jāiemācās zilbs, jāiemācās teikums veidot. Tāpat arī zirgs, viņš pakāpenis, tāpat kā bērns tiek gatavots, kaut kam sarežģītākam. Lūk, un tātad mums šīs sacensības ir sarežģītības līmeņos, arī manēžu schēmas ir sarežģītības līmeņos. Tātad manēžu schēmās mums elementi, tāpat kā iejādē, pa centrālo līniju taisni iebraukt. Tiesneši. Manēžā mums tāpat tās kā iejādē tiesneši tiesā nacionālās sacensībās. Cik ir tiesneši? Divi tiesneši var būt. Labi jau ir vēlam, ja ir visi 3. Tātad ir galvenais tiesnesis uz C-burta, kurš, ja ir pieļauj kļūdu, dod signālu, lai dalībnieks apstājās un izlabo kļūdu. Un tad ir stāna tiesneši. Agrāk sēdēja uz B un E, tātad viņi vairs nesēž uz B un E burtiem, bet viņi sēž uz špikerīti. Kas tāds ir tev pa špikerīti? Uz V un R vai P un S. Kas tas ir pa špikerīti? Wow, tā ir mācību grāmatiņa. Tas ir tā ir schēma. Viena schēma tikai, Jā, tā ir CAI pirmā līmeņa schēma. Un kuri variāti šo schēmu? Ko šito? Nē, brauc. Nē, šo brauc pirmais līmenī. Šitas ir špikers priekš manis kā braucēju, kad es mācos schēmu. Es šādā veidā, tas ir špikers man sataisīts. Jo šeit ir, es mācos, man no A burti jāskatās, te ir zīmēs no A, te, piemēram, iebraukšana. Man redz, iebraukšana darba rikšos uz X burta apstāšanās, tiesnesis vērtē. Iebraukšana darba rikšos uz X burta apstāšanās. Mums pajūgu braukšanā ir zirgam jābūt purnamus, pēc zirga purna skatās uz X burta. Iejādē skatās pēc kājas. Pajūgu braukšanā skatās, lai uz purnu būtu. Tad tālāk turpi apstājās, sasveicinās, brauc tālāk darba rikšos. Tad šeit ir mazā diagonālīte, ir paplašinātie rikši. Tas ir zilais, extended rot.
angliski viss. Tad atkal aiziet darba rikši, atbraukšana no sienas 10 metri darba rikši, turpināt atkal darba rikši, tad ir volti 20 metri. Ja? Es vienīgi nesaprotu, kā ar tiem ratiem var izgriezt tos voltus un to visu pa to Tad tev lauku. jāatbrauc pie manis pie rats, tu var redzēt. Pagaidzi līdz tam visam aiziešu. Bet vienmēr sakot, šitā ir špikers, pēc kā es mācos schēmu. Jo Ļoti schēma labi. tieši tāpatās kā iejādē, ir jāmāk braucējiem no galvas. Protams, tu nevar papīri. Viņi nedrīkst, un ja palīgs saka priekšā, tad var sodu punkts dabūt. Bet vai tad Ir viņi dzird? atšķirība Bet viņi jau bērniem. nedzird. Viņi taču mašīnās sēž, Nu, ne? gan jau tas redz kaut kā man. Ir atšķirība bērni, kad bērni brauc startē, ja bērniem, tad bērniem ir atļauts, ka palīgs, jo bērnu kategorijā braucošajiem ir palīgam ir jābūt trenerim, un bērns braucot, viņam var teikt priekšā palīgs, ja? Tāda ir atšķirība. Un, nu jā, ja jau es par tām sāk par sadalījumu, jā, kā tu prasīji. Tātad mums ir pajūgu braukšana dalās klasēs. Ir vienjūgi, divjūgi, četrjūgi. Latvijā mums sacensībās startē vienjūgos un divjūgos. Jā, nu un četrjūgs Latvijā vēl neviens nav startējis. Nu, Kādam jābūt pirmajam. Nē, ir mēģināts sajūgt, jā, tā treniņa nolūkā, bet sacensībās četrjūgs nav Latvijā vēl neviens startējis. Jā. Revīte, jūs kāds vēlaties, lūdzu, 4 jūgu? Kuram ir tik daudz naudas, lai 4 zirgus uzturētu? Kuram ir tik daudz naudas, lai 4 zirgus atvestu uz Vai, kur sacensībām? 3 jau ir? No šitie 2 ir ganībās tur uz mākoņu maliņas. Un tā ir 26 gadi, tad ko, mīļā meitene? Viņa, kā es saku, man arī citreiz saka, ai, nu tevi ķēvīt, nu varbūt aplicināt. Es saku, kas jūs cilvēki mīļie jocīgi, esat 26 gadu zirgam. Tad jau es saku, tad jau tava 80-gadīgā omīte arī varētu kādu bērnu piedzemdēt. Ko tu te manai vecai ķēvei prasa, lai viņa kumeļu iznēsā? Nu jā. Tad es savai 80-gadīgai omai arī paprasu, lai viņa tev kādu brālītu māsiņu piedzemdē vēl. Ko jūs vēl liekat pēc zirgu mierā? Nu tātad mums ir pa tām klasēm, jā, vienjūgi, divjūgi, četrjūgi, jā, zirgiem ir. Tad ir vēl dalās par kategorijām, ir bērnu kategorija, ir jaunie braucēji, ir senioru kategorija, un vēl tie seniori, viņi vēl tur pa līmeņiem, 1., 2. un 3. līmenis, sarežģītības līmenis, jā. Bet sanāk, piemēram, es esmu bērnu kategorijā, piemēram, es gribētu braukt. Es varu izvēlēties... Cik tev gadi? Man ir 23. Nē, tu bērns nedarēsi. Bērns ir līdz 15 gadiem. Okay. Nu, No 12 līdz 15. Tā kā tu nevarēsi. Tu varēji braukt jau no braucēju kategorijā, jo jaunie braucēji no 15 līdz, ka es atkal nesamaloju, man liekas, līdz 25 tagad ir, jā, izmainīja. Okay. Jā. Nu, bet, piemēram, es gribētu to treniņu sacensībās kaut ko izmēģināt, bet man jābrauc ar vienjūgu vai ar divjūgu vai kā? Tu pamēģini iejūt divjūgu, tad tu redzēsi, kāda ir atšķirības ar vienjūgu, divjūgu. Tu pamēģini. Pastāsti. Divjūgs ir jāsabrauc. Tur ir jābūt zirgiem, kas ir... Jādraudzējās viņiem savā starpā. Nē, ne tikai. Tu nevari ielikt tādu, kas iet plašos rikšos, ja? Un tāds, kas tiki. Es gribētu redzēt, kā tu pamēģini poniju sajūgt ar to, kas te auļo pa laikšo tagad pa manēžu. Es gribu redzēt, kā viņi ies divjūgā. Tu nevari tā paņemt, kuru katru sajūgt. Ja? Zirgiem tāpat kā cilvēkiem. Viņiem viens ir jāsapasa ar raksturiem. Cilvēki arī ne visi var viens otram blakus restorānā sēdēt. Ja? Kādam nepatīk, ka kāds sēž. Un zirgiem tāpatās. Lūk, tu taču stāvī redz. Ir tāda situācija, ka tam zirgam tu to zirgu blakus boksā nevar pielikt. Jā. Jo tad viņi vienkārši tās boksas sienu izspārdīs, divi kašķējoties. Un tieši tāpat jau arī divjūgā sajūta. Tu nevar kur katru sajūt. Nu, ja viņam ja šitam zirgam nesimpatizē, tas otrais, ar varu mīļš nepaliks. Jā. Kā tad sanāk tā zirga pielāgošana? Kā jūs atrodat tā kā Pagad, tu jau sāc braukt uz augstiem plauktiem. Liec mierā tos divjūgus, tiekam galā ar vienjūgiem. Tu vispirms vienu iejūdzi, izbrauc, un tad tu skaties uz... Tu jau uzreiz, tu vēl uz pasaules čempionātu gadījumā negribi jau tulīt nemērķē jau ko, ne? Es gribu uzzināt, kā vispār to visu tādēļ viss sāksim no 1. klases, nevis no 8. Ja? Nu jā, tā tad tur ir. Tātad, jā, mums par tām kategorijām bērni ir no 12 līdz 15 gadiem, jaunie braucēji no 15 līdz 25 un seniori.
Un tad ir amatieru kategorija. Tie ir cilvēki tādi, kas... es esmu amatieru kategorijā, kā es saku, es tā teicu. Es uz sacensībām aizbraucu, lai uz citiem paskatīties un sev parādīt. Un, kad mēs maratonu braucam, tad es saku, mēs pabrauksim pa šķērsli, paskatīsimies, vai sēnes nav sadīgušas. Tad mēs izbraucam no šķērsli. Nē, tur sēnes nebija. Mēs braucam slikti. Lēni. Mēs nesteidzamies. Es savu prieku pēc braucu. Tādēļ es esmu amatieru kategorijā un es augstāk pagaidām nekur vēl netiecos. Man ir labi tā, kā ir. Tieši tā. Visu arī nevajag. Nē, kā es saku, jāizbrauc uz mačiem pa citiem paņirkt. Riebīgi, bet reāli. Tā tas ir. Labi, manēžu braukšana, kas tālāk? Jā, tā tad manēžu braukšana. Ja jau mēs tai manēžu braukšanai tā pieķeramies, tā tad tiesnešiem manēžu braukšanā, kas tiesā, tāpatās kā iejādē ir šitādas te tiesāšanas lapas, kur tāpatās kā, te ir angliski viss, jo tās manēžu schēmas visi ir angliski, Reku šeit ir tiesnesis, kad tiesā viņam ir šī lapa, kur viņam palīgs pierakstītājs raksta atzīmes, ko tiesnesis sauc, te, kur viņš pieraksta piezīmes, kas nav pareizi, te ir tās atzīmes liek, un vienlaicīgi tiesnesis sev tur priekšā, zīmējumu, Reku šeit ir šitas ir tas pats. Jā, reku šeit ir lapa, kur viņš liek atzīmes, un šeit ir tas zīmējums, kas ir šis te apraksts zīmējuma veidā, tieši tāpat kā iejādē. Jā. Jo mums ir pajūgu braukšanā tā noteikts, ka manēžas braukšana mums var tiesāt arī iejādes tiesneši. Un mums ļoti laba sadarbība ir ar Anitu Mangalu, kas mums nekad neatsaka pajūgu braucējiem atbrauc tiesāt mūsu sacensības. Un šogad arī Sandra Karis mums neatteica un atbrauc palīdzēja tiesāt. Tā kā, mums ir ļoti laba sadarbība ar iejādes tiesnešiem. Ļoti jauki. Ja viņiem nav savu maču, tad viņi mums neatsaka patiesāt mūsējos. Tas ir ļoti labi, jo viņiem ir uztrenēta acs, viņi tos mūsu zirgas labi. Jo mums jau pajūgu braukšanā tieši tāpat kā iejādē rikši 4 gaitās. Kādas ir tās gaitas pastāsti? Darba rikši, sakopot rikši, paplašināt rikši, vidēji rikši. Daudz ko mācīt zirgam. Jā, mums tāpatās kā iejādē apstāšanās, tiesnesis skatās, tāpat kā iejādē no sāna skatās 2 kājas. Okay. Nevar būt solis uz atpakaļ, atzīme zemāk. Apstāšanās, tālāk 8 sekundes nekustīgi stāvēt. Zirgs ir galvu paraus, papretojās, atzīme zemāk. Mums tāpatās, kā mums ir arī, piemēram, apstāšanās 8 sekundes stāvēt, 3 līdz 5 soļus atkāpināšana. Pagad, kur man te bija, ka nesamaloju, cik tie soļi bija. 5 soļu atkāpināšana. Precīzi jāatkāpjās. Ar visiem ratiem? Nē, es izjūtu zirgu no ratiem un ņemu un atkāpinu. Protams, kā ar ratiem. Es redzēju. Protams, ka viss notiek ar ratiem. Pagaidzi, jau vēl nošokēšu. Ja jau esmu sākus, tad soļos arī starp citu ir darba soļi, paplašināties soļi. Un es nesabeloju, vidējie soļi ir vai nav, es nezinu, tātad rikši ir 4 gaitas, lēkši augstākajā līmenī, 3. līmenī, lēkši ir. Un uz pareizo kāju jāpaceļ zirgs ir lēkšos. Ja nav tā arī soda punktiņš. Jā, soda punkts, viņš nav izpildījis elementu pareizi. Izlabo kļūdu zemāk, un lēkši ir voltos. Viņi jau diezgan tādi maziņi tie voltiņi. Es redzēju, kāda mums ir rati. Es ar saviem ratiem varu uz ceļu zirgu apgriezt uz vietas riņķī. Un kad tādi vīri automehāniķi saprotoši pienāk pie maniem ratiem, tad viņi tā, bremžu diski. Tā, jā, uz ratiem. Jā, rati ir labi. Sporta rati. Ar tiem nevadā pienkannas.
Tur ir divas vietas, ja, tu teici. Kas divas? Nu, kurš viens, kas vada zirgu, otrs sēž Jā, blakām. viens ir braucējs un otrs ir palīgs, jā, palīgs aizmugurē. Nu jā, tad pa tiem lēkšiem, jā, pa tiem, labi, viss pa tām manēšu skēnām būtu skaidrs, ka tas ir jāmācās no galvas un jāmāc zirgs, ir jāmāk viņš sagatavot un viss. Un vēl jau ir tas blakus faktori, kad mājās tu trenējot zirgu, jā, tev jau nav tumbas, ja, kur mūzika skan. Zirgi izmanto arī liek mūziku, ja mājās gatavotam zirgam. Viņš atbrauc, viņš ir svešā vietā. Tas tāpatās kā konkurā iejādē. Tu aizved zirgu uz mačiem, ja, viņam ir sveša vieta. Viņš ir zinkārīgs, viņš skatās apkārt, kas te, kur es esmu atvests, kas te notiek. Tur reku karoks plīvot, tur ir kaut kāds bānērs uzlikts krāsainais, jo tur ir ne tā, kāds ir... Nu, ir zirgi ļoti jūtīgi. Man zirgs, piemēram, ja man palīgs uzvelkt cits biks, viņš uzreiz jau skatās tā, kaut kas nav tā, kā vajag. Cits biks kājās šodien ir, jā. Nu jā, tā ka viņi ļoti vērīgi zirgi, jā, un ir jābūt tādai tā sacensība. Var būt situācija tāda, mājās viņš tev iet ideāli. Tāpat tās kā iejādē konkurā. Jā, mājās viņš tev iet ideāli, viņš tev lec labi, viņš tev iejādas schēmu elementus ideāli. Tu viņu aizved uz klēstiem, uz mačiem, izved viņu no furgona, piekaps, viņš tā paskatās, kaut kas interesants, viss kaut kas ir. Un tad sākās. Tad viņš nevar sakoncentrēties strādāt, tad viņš nevar uz elementiem, tad viņš no kaut kā nobīstās, tad viņam redz, ka tur ir sen neredzēts draugs, ar ko vajag patusēt, ja, ar ko vajag sazviekties un nedod Dievs vēl varbūt paspārdīties, ja. Un viņš nav darbam gatavs. Nu, viņš nav. Nu, tas ir tāpat mums arī pajūgbraukšanā. Tas pats variants ir zirgam. Ja tu viņu atved uz citu vietu, tas ir tā kā zinkārīgais bērns. Ja? Kad skolas bērns ved ekskursijā, kur mēs tagad brauksim. Vai tā veikals nebūs? Vai ne? Jā. Vai tā veikals mums nebūs? Ja? Un tad, jā, ekskursijā, ko jūs no ekskursijas atceros? Tas liela veikals. Kā tur varēja iepirkties? Un tad atnāk uz autobusu. Es visu naudiņu vēl neesmu izpircis, vēl kāds veikals būs. Teic, iedēv tik daudz naudas, es vēl visu neesmu izpircis, vēl kādu veikalu vajag. Un tāpat arī tiem zirgiem, viņam arī tādi mazi bērni vien ir. Nu. Atbrauc uz sacensībām, vai tad nebūs ne ar vienu ko pakušķieties, vai tad ne ar vienu nevarēšu sazviekties. Ir taču tie tādi, jā, sacensībās, kad visi zviedz un visi uz nerviem, un cits ir ļoti līdzsvarots, mierīgs, viss, viņš saprats, viņš ir atbraucis startēt, viss, viņš ir gatavs startam. Cits ir atbraucis izklaidēties un nedodies vēl, ja jātnieks nokrīt un pat dabū pauļot kaut kur, jā, pa aploku, jā, pa laukumu. Nu, tāpat pajūgbraukšanā arī viss tas tā notiek, tas var notikties. Tās ir dzīves radības, jā. Un kāds ir tas vecums, līdz cik gadiem vispār startē pajūgbraukšanā? Braucējs? Nē, zirgi. Zirgi, nu... Tas ir atkarīgs no tā, kā zirgs ir bijis iepriekš sportā, jā, izmantots, kādi viņam bijuši turēšanas apstākļi, kāda viņam ir veselība. Nu, mēs taču ļoti labi zinām, ka iejādē, piemēram, Totilas 20 gados ar kolikām aizgāja. Ja, un tas ir visam, nu, visādi var būt apstākļi, ja. Blue Horse matinē ved piekabē un sastiep kāju, un viņas iejādas karjera beidzās. Un pēc tam aizdeva viņu Vaislā, un tur viņa aplokā sabeidz kāju, un vispār palaid viņu uz mākoņu maliņu ganīties. Tā kā, nu, tā ir dzīve, saproti, pateikt konkrēti, lūk, līdz tam vecumam viņš tagad startēs, tu tā nevar. Zirgs var būt, viņam kādā brīdī var būt tā, ka cilvēkam veselības problēmas. Aizved uz spā, vēl kaut kur saimniekam ir tik daudz naudas, ka var visu tā pienu upēs peldināt, karstos akmeņus likt, tu visu kaut ko dabū viņam veselību atpakaļ. Un viņš var arī 20 gados startēt. Jo pasaules čempionātos es esmu skatījusies, kā, jā, pat 20 gadīgi zirgi startē. Jā. Bet es saku, tas ir atkarīgs no viņa veselības. Cits, nu, tas tāpatās kā cilvēks. Cits cilvēks jau 30 gados guļ zem zemes. Cits vēl atvaino 70 gados maratonu skrien. Jā. Vai ne? Ir Jā, tā. Ir tā. Nu, tieši tāpat ir arī zirgam. Nevar konkrēti pateikt, lūk, līdz tam vecumam. Viņš ir, nu, tas ir daudz visdažādākie apstākļi, kas, jā. Sakritība visdažādākā, jā. Un tas dažreiz tie saka, tās sakritības, viņas nav tikai no saimnieka atkarīgs. Viņš ir, nu, kaut kāds vienkārši, nu, kā lai saka, nu,
Apkārt, ne tikai ģenētiski, apkārt tie cilvēki. Ja. Mums, piemēram, vienās sacensībās vienreiz bija arī uz sacensībām savēs zirgumu un viens poiskīs, ja, radniecīgs. Ja. Un bērni tur, tie jātnieki, tai stallī cauri ejot, vai žēl un iedod sienīgi. Tas bija, labs siens, tiešām labs siens. Viņš pie tāda nebija radzis. Sākās viņam veselības problēma. Tāpēc, ka viņam saimnieks zina, cik daudz drīkst dot, kā dot. Ja. Tādēļ jau arī visi tie zirgi īpašnieki, par ko ir dusmīgi, kad izlaiž savu zirgus aplokā, un tagad nāk kāds, un tagad baros ar maizīt, pabaros ar burkāniņiem, nabaga zirdziņi, viņi ir izsalkuši. Un pēc tam tie saimnieki mokās, ka tiem zirgiem ir koliks, viņiem ir veselības problēmas, viņi izdod lielās naudas, lai sārstētu, ko tie labie cilvēciņi aiz labās sirds tiem zirdziņam sadevuši. Un tieši tāpat es saku, tu neesi pasargāts, ja? Tu kā saimnieks par viņu rūpējies un viss dara, bet atliek vienam zirgu labturības piekritējam un atzinējam, kurš, kā saka, jūs tie nelieši, jūs tos zirgus mokat, jūs viņam liekat skriet un jūs viņam sitat. Bet paklausies. Par to es viņam nodrošinu labu ēšanu, dzīvesvietu, ja? Un es viņam pretī, un es viņu arī sagatavoju tam, ko es no viņa prasu. Ja? Kā te jūs domājat, man to zirgu ir lēti uzturēt? Dārgi. Protams, ka dārgi. Tas ir dārgi, jā. Un bez visa tas laiks, kas ir ieguldīts, lai viņu sagatavot. Ja? Tas dārgākais. Jā. Un tagad jūs te protestēsiet, kā jūs tik nežēlīgi, kāds nežēlīgs. Kā es saku, man zirgs, viņš dienā ir 24 stundas. Viņš 23 stundas var darīt, ko viņš grib. Izlaid aplokā vārties, auļo. Aiziet pie blakus aploka, kura tur blakus ganās kāds izviedzies, izkašķējies ar to, kas ir kaimiņi. Ja? Boks tev ir iztīrīts, tavs sūdi ir izvests, tu tiec pēc tam ievest tīrā boksā, tev tur ir siens, tev tur ir ūdens, tev tur iedod auzas, tev tur atnes burkāns iedod. Viss tev tiek nodrošināts 23 stundas. Kaut vai mušas skait uz sienām, vienalga, ko dara. Bet stunda, ko es tev paņemu uz treniņu, tā ir stunda, kas tev jāvelt man 100%. Nekādas atlaides. Kādas atlaides? Es tev nodrošinu, lai tu 23 stundas varētu dzīvot, kā tu gribi. Tad tu 1 stundu man nevar veltīt. Tev ir jāvelt viņu, jo es tev visu nodrošinu. Nepatīk tas? Ok, papas pļavās izlaidīšu, staigā tur gar Liepājas ezeru, krūms grauz. Baigi labi jūtīsies, laimīgs, jā? Nebūs auziņas vairāk. Nebūs auziņas. Tas, kas viss tiek dots, tas ir jāatstrādā. Viss viennozīmīgi. Viņam viss tiek nodrošināts. Kādas veselības problēmas uzreiz vetārs izsauc vecārs, apskats zālītes, izrakst zālītes, nopēr zālītes, iedod, kā lai pasauc, nadziņas apbriež, ne tā tev nadziņa nepareiz aug labi, uzliksim tev labas pakaviņas tā, lai tev ērt un forši ir, un lai tu var skriet, un lai tev visi, un viss mēs tev nodrošinām. Ok, tad, ja mēs tev visu to nodrošinām, tad tev ir jāstrādā. Negribu, labi ir Sahāras tuksneks, izlaidīsim dzīvo. Pats sev sagādā visu. Labi, nākamā ir manēža braukšana, tad kas mums ir tālāk? Manēža braukšana. Tad pēc manēža braukšanas konus braukšana. Konus braukšanā mums ir, prasība ir ķiverei jābūt obligāti. Ja? Divi braucēji vai viens braucējs? Visu laiku divi. Braucējs un palīgs. Palīgam visu laiku jābūt līdzi, visu laiku jābūt ratos, jo sacensībās ir tā, ja palīgs izkāp no ratiem, pat to var sūdpunkts dabūt. Okay, bet kāda ir funkcija tam palīgam? Ko viņš palīdz? Funkcija manēža braukšanā viņam ir smuki jāsēž, jo viņam arī tāda pati prasība kā braucējiem. Es braucējiem teicu, tā cepur, cimdi, priekšauts un pātak, bet vēl ir obligāti žaketa prasība. Palīgam arī jābūt žaketē, ja? Tā ir tāda, viņiem vienādi jāizskatās, vienādi? Jo nevar viens būt zaļš un viens zeltains. Nē, var jau, kāda problēma, Dievs, klauniem arī vietas ir.
Nē, nu, tad man tā kas galvenais, lai jums ir cepuri, cimdi, pātaga, priekšauts un žaketi. Taču vienalga, gribi noplēs aizskaru uzliec kā priekšauts, jo priekšā cepuri, ak, Dievs, paņem tur, kas stāv putnu biedēklam, noņem to platmalu, uzliec sev galvā cimdi, ak, Dievs, norautam staļas strādniekam tos darba cimdus un uzvelc sūdainos un caurumainos, ja. Pātaga, ak, Dievs, aiziet to lāzdu zaru nogriez un paņem rokā, ja. Žaketi, ak, Dievs, izķer kādu, kas iet gar ceļu malā, norauž žaketi uzvelc. Bet par to tev atzīmes būs zemāks sacensībās. Jo viena no atzīmēm ir kopējais prezentācija. Jā, tiesnesis skatās. Ja tu tur tāds zini, ne šāds, ne tāds, zini, būs tais ratos, tad tu neredzi, jo atzīmes no 1 līdz 10. Bet tu varbūt viņam 7. patīk, ka viņš tā izskatās. Ja viņš tā. Ja viņam tā patīk, lai tad ir, tad lai rēķinās, ka viņam būs atzīmes zemāk un viņš godalgu augstas vietas nedabūs. Nē, var jau arī pa pēdējām vietām braukt. Es jau arī, piemēram, sacensībās startēju pa pēdējām vietām, ka man prasa, kāda tev vieta ir. Es saku, kā man kā vienmēr standartā, pirmā vieta no beigām. Es esmu apmierināta. Nē, šogad es bišķiņ, tā teikt, sanāca slikti. Es dabūju 2. vietu no beigām. Nē, es savus reitingus zaudēju. Nē, tā kā viss jau kārtībā. Nē, kāda problēma? Tagad Dievs, taču brauc kā negrib. Ja grib paņemt kaut vai, es nezinu, aizbrauc uz pie papas ezera, izķer koņķi, poļski, iejūdzi. Ja uzskat, ka dzīves paliks ar visiem ratiem, paņem tur no kaimiņa, tur mēslu vadāmo tačku, iejūdz viņā un brauc uz sacensībām. Bet labas atzīmes tu nedabūs par to. Labi, konus braukšana. Labi, ejam pie konus braukšana. Jā, tātad konus braukšanā ķiveri vajadzīgi ir, jā. Un, senioriem, pieaugušajie braukt žaketēs, jā. Bet bērniem ir obligāti prasība ir vesti. Okay. Tagad no šī gada bija starptautiskajos noteikumos, ka jābūt ir vestēm, jā, gan priekš, gan aizmugurs. Šitas ir mugursargs. Jā. Jā. Līdz šim varēja, šogad arī mūsu nacionālajās sacensībās pateica, ka var braukt ar mugursargiem. Okay. Jā. Bet es nezinu, kā būs nākošais gads, ko izlems, bet starptautiskajās ir obligāti jābūt vestē. Jā. Tā kā no visām. Jā, no visām. Bērniem vestes ir obligāts ir ķivers, obligāts vests bērnu kategorijā, kas ir tas no 12 līdz 15 gadiem. Viņiem obligāti manēžu, konus, maratons jābūt ir ķiverei, jābūt ir vestei. Tā ir obligāti viņiem prasība. Ja? Tiem lielajiem tiem vēl tā, ja? Bet skatīsies, kā tos noteikums pamainīs. Ja? Konus braukšana. Konus braukšana ir konusi. Man tagad nav ko parādīt, kāda viņi izskatās. Jā. Tā kā, kad ceļa remonts iet tie konus, jā, tādi paši viņi līdzīgi, bet viņiem nedaudz slīkums ir mazliet savādāks un materiāls viņi ir mīkstāki. Ja uzbrauc gadījumā ar ratiem virsū, viņi tie tur grabēdām aiziet, viņi var salūst, bet tie ir mīkstāki. Un galā ir uzlikt bumbiņu, kurā ir noteikts svars, jā. Bumbiņi. Attālums no tiem konusiem ir ratu platums, plus mums Latvijā ir atkarībā no līmeņa. Tur ir 15 cm, 20 cm, 30 cm. Tik maz vietas. Kā tu domājies? Labi, un kā tur jābrauc? Jābrauc ir maratonā, es atvainojos, konus braukšanā tiek uzlikts maršruts, tāpat kā konkūrā, ja, no 1 līdz 20 šķēršļi. Ja. Ir jāizbrauc viņu pareizā secībā no 1 līdz 20, atkarībā no sarežģītības līmeņa. Bērniem varbūt arī 15, viņi saucās tā kā konkūrā šķēršļus. Ja? Bērniem ir 15 šķēršļi, sarežģītāk līmeņa 20, ja? Un jāizbrauc no 1 līdz pareizā secībā, pareizā virzienā, tāpatās kā konkūrā lecot, konkūrā sarkanais karodziņš pie labās rokas. Tieši tāpatās mums arī, ja, pie konusiem liekās cipars, sarkanais, baltais, ja, sarkanais pie labās rokas, un tātad viņš ir braucams tā, kad ir sarkanais pie labās rokas. Okay. Ja. Un man nav ko parādīt, neviens maršruts nepaņēma līdzi uzzīmēto. Jā, tātad viņi ir, un tiek uzmērīta distance. Viņa ir, kā es nekļūdos, 700 metri, 750 metri ne garāk, ja. Kopīgā distance. Un ap to šķērsli, kas jābrauc apkārt? Nē, cauri jāizbrauc.
Tev jāizbrauc starp tiem konusiem diviem, neaizskarot, jo, ja tu aizskars konus, nogāzīs bumbiņu, par to tev 3 sodpunkti. Ja tu sajauks maršrutu, tev izslēgs no sacensībām. Tu nevarēsi tālāk starpēt. Vienkārši cauri jāizbrauc, ja? Un tad tev jāgriež. Jā, vienkārši cauri jāizbrauc. Tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši, tāpēc, ka viņi nav nolikt tā viena taisnā līnijā. Viņi tāpatās kā konkūra maršruts. Konkūra maršruts ir volts uz vienu pusi, volts uz otru pusi, apgriežās no tās puses šķērslis. Tieši tāpat arī konusos. Un tāpatās kā konkūrā ir uzmērīta distance, ir noteikts ātrums, ar kādu viņš ir jāizjāj. Arī pajūgu braukšanā ir uzmērīta distance, ir noteikts ātrums, ar kāds viņš ir jāizbrauc, izrēķināts tas laiks. Ja tu to laiku pārsniedz, tad tev ir sodpunkti par to. Ja tu izbrauc ātrāk, viss kārtībā. Bet ātrāk braucot, ja tu plus vēl, ja tu nogāzi bumbiņu, ir 3 sodpunkti. Ja tu sajauc maršrutu, tev viss slēdz. Jā, loģiski. Tad tas tādā. Un tāpatās kā konkūrā ir okseri, tas ir, kad kā viņi atšķirās no stāvā un oksera? Kā okseris atšķirās? Var uzzīmēt varbūt. Vai... Tieši tāpatās kā konkūrā, ka es kaut ko uzskatāmāk paņemšu. Piemēram, šeit būs 2 konus, Jā. Un starp viņiem izbraukt vienkārši. Tad, piemēram, šis būs sarkanais, un šis būs zaļais. Oksers būs, ka būs šitie 2 konus. Un vēl te 2. Šitas ir oksers. Un cik te starpā ir? Un te ir atšķirībā tātad no 1,50 m līdz 3 m. Šitas gabals var būt. Un tad un ir jāizbrauc šitie, tas 1,50 m taisni. Nevar jāizskart. Tas ir saucās oksers. Tad viņš var būt, tas attālums šeit var 1,50 m līdz 3 m atkarībā. Ir citreiz maršrutu licējs uzliek sašaurinātos konus. Kad ir, piemēram, plus 15, bet viņš uzliek vēl bišķiņ 5 cm mazāk, plus 10. Tad tev 5 cm uz katru pusi no riteņiem. Jo ir tā, ka tad, kad izbrauc manēžu braukšanu, mēra rata platums. Pēc pakaļiem riteņiem pieliek konus, nomēra kāds ir platums visiem. Tad, kad izbrauc konus braukšanu, iznāk no laukuma, arī ir jāmēra rata platums. Vai braucējs nav pārskrūvējis, riteņs ielaidis uz iekšu zāli. Nopietni, tāpēc, ka riteņs var izskrūvēt, jo maratonā braucot, maratonā nedrīkst būt šaurāk pat 2,50, man liekas. Ka es te kaut ko ar tiem centimetriem jaukšos, jo es viņu stāju. Kādā veidā tu vari pārskrūvēt? Braucot tos riteņus? Ne jau braucot, pirms brauc uz startu, Jā, pirms brauc uz startu, paņem izrauj puļķītes un sastum riteņus. Un riteņus izvēlas. Un kāds tā ir kādreiz darījis? Nē, nav neviens, nav dzirdēts, ka tā kāds būtu darīt, tas jau tomēr prasa darbu, prasa spēru, Bet ir tā, ka uz manēžas braukšanu ratus tais platāks, tos riteņus palaiž platāks, Un tāds platums arī uz konusiem, bet uz maratonu viņš sašaurina. Ielaiž riteņus uz iekšu, lai tie rati būtu šaurāki, tāpēc, ka maratonā tiek ņemts ātrums, cik ātri izbrauc šķērsli, kur ir vārti A, B, C, D, E, F. Augstākā līmenī 6 vārti jāizbrauc, zemākā ir 4 vārti jāizbrauc arī. Tāpatās kā konusos pareizās secībā, no pareizās puses, ja tu sajauci, maratonā ir tā, ja tu saproti, ka tu esi sajaucis, tu vari kļūdu izlabot, bet par to tev 20 sodu punkti ir. Tik daudz, 20. Kā tu domāji? Wow. Te nav nekāda vienkārša. Ja tu sajauc un neizlabo kļūdu un izvēli no šķērsli, jo šķērslī tu vari būt, kā es nesameloju, tagad es vairs neatceros no galvas, cik tās minūtes varēja būt maratons šķērslī. 5 minūtes varētu būt, ja tu neizlabo savu kļūdu maratonu šķērslī, jo tad, kad tu ej maratonu šķērslī, tev ņem laika, tev ir tā kā starts, ja tu ieej, ja tu neizlabo kļūdu un izēj no šķēršļa, tad tev izslēdz. Kā var izlabot kļūdu? Tā, tev ir jābrauc vārti A, B, C, D. Tu tad brauc A, B un iebrauc D un atceries, C taču neizbrauc. Tad tu no tā D brauc vēlreiz C, D. Tā ir kļūda, Tā bija maratona, Jā, tas ir maratons. Līdz maratonam mēs vēl neaizgājām par tiem konusiem. Bet konusos ir tas, ka konusos kļūdu, ja tu pielaidi, tev izslēdz, tu nevar kļūdu labot. Bet kādu soda punktus dabū, kad tu nogāzi konusu? Kad tu aizskar konusu, braucot nokrīt bumbiņu, par to ir soda punkts. Ja tu pārsniedz laika normu, soda punktu rēķinu. Bet ja tu tikai aizskar, piemēram, tad arī soda punkts? Nē, tad nē.
galvenais rādītājs ir bumbiņu uz tā konusa uzliktā. Ja tu aizskar, ir bijuši tādi gadījumi, jā, kad aizskar tā bumbiņa palicās un viņa atkrīt atpakaļ savā vietā paliek, jā. Viņa nenokrīt, tad nav sodpunkti. Bet ja tu aizskar un tā bumbiņa nokrīt, jā, tad ir 3 sodpunkti. Vēl ir arī gadījumi tā, ka tu brauc no viens šķēršļa uz otru un tu aizskar blakus esošo kaut ko zirgi, tur sanesās un nojauc kaut kādu šķēršļu. Tad tiesnesis ir tiesīgs apturēt laiku, atkal sodpunkti, sakārto visu laukumu atpakaļ un tu startē atkal no tās vietas, kur tu esi, jā. Bet tu dabūsi sodpunkts par to, ka tu esi kaut kādu tur, ir tie dekoratīvie elementi uz laukumu uzlikt, jā, tad tu vienkārši no viens šķēršļa uz otru brauc, tā kā konkurā arī, tas ir kaut kāds smuks puķīts skats, jā, viņš tā tur lec un izdomā, tas zirgs šito te kaut ko aizķer, jā, un norau, un tad arī viņam aptur laiku, un tagad salabo, jā, un tagad, jā, un tā lec vēlreiz, jā, tā, jā. Jā, tas ir konus braukšana. Konus braukšanā arī, jā, tad brauc ar žaketiem, cimdiem, pieaugušie var braukt ar platmalēm, bet tāda pēdējā laikā viss brauc ar ķiveriem, tāpēc, ka manēžā, ko es te tagad saputroju, ar ķiveri bija konus jābrauc, es te pats saputrojos. Jā, ar konus bija ar ķiveriem jābrauc, jā, un priekššauts, jā. Un bērniem ir visu laiku tā prasība ķiveri un veste. Jā. Un tad ir tā interesantākā daļa maratons. Jā. Maratons mums dalās divās daļās. Agrāk bija saucamie ceļi, ja, kad izbrauc noteikts garums ceļš, ja, kaut kādā noteiktā ātrumā, bet tā kā tos ceļus ir problemātiski, vienkārši brauc taisnā gabalā, tad tagad beidzamos gads bija kontrolētā iesildi, ja, kad ir norobežots laukums, tev tiek dots 20 minūtes, tu savu zirgu tur iesildi, pabrauc, jā, un tev ielaiž uz kaut kādu brīdi, tev ielaiž maratonu šķēršlī, tu izbrauc, ja, kaut kādu tur, jā, un tad vetārs pārbauda, un tad tev ir noteikts laiks, cikos tev jābūt ir uz starta maratonā, jā. Maratona distance ir atkal uzmērīta, jā. Atkarībā no sarežģītības līmeņiem var būt šķēršļi no 3 līdz 6, ja? Zemākā līmenī 3 šķēršļi. Ja? Katrā šķēršļī ir vārti A, B, C, D, E, F, ja? 6 vārti, ja? Kas ir tādā secībā arī kā alfabēta burti jāizbrauc. Ja? Ja ir zemāks līmenis, tad ir 4 vārti A, B, C, D jāizbrauc. Ja? Tikai, ja? Bērni parasti brauc 4 vārtus. Ja? Ejot šķērslī iekšā ir tiesnesis, ja, kas ņem laiku. Tā paņem laiku, cik tu ātri, jo no tās laika izrēķina sodu punktus, ja, ko tu šķērslī brauc un saskaiti kopā, un pēc tam rezultāts veidojās. Ja. Jo maratonā ir tā distance visa uzmērīta, piemēram, ir 3 km kopējā distance, ja, ar 3 šķēršļiem. Noteikumi tādi, ka no 1 šķēršļa līdz otram 700 metriem jābūt. Ja. Ir pateikts, kāds ir laika, ātrums, ar kādu jāizbrauc. Tas viss ir jāiet kopīgais laiks. Un tad tev tam palīgam, citas sacensībās dod leģendas, jau ir izrēķināts pa kilometriem, jo distance ir uzmērīta tā kilometrs. Šķērslī iekšā nevarēja būt vairāk par 250 metriem, kad tu ej pa tiem vārtiem. Ja? Īsāk tā distance ir, ja, kas jāiziet ir. Un tad parasti ir tā, ka tad, kad tu tā distance, ka vispār maratonu uzlikt, tas ir šausmīgi darbietilpīgs process. Jā, tas ir komanda liela vajag. Tiesāšanai tur viss kaut daudz vajag un viņu uztaisīt. Tas ir nenormālākais darbs maratonu. Trastais sāk gatavot jau mēnesi iepriekš. Nedēļu pirms mačiem. Tas ir nenormālākais darbs. Vienkārši tur ir vajadzīga komanda sagatavot. Viss tas ir ļoti grūti. Jā. Un tā tad, par to maratonu, jā, tā tad ņem laiku, braucot iekšā, un tad, kad tu brauc trasi, ir atzīmēts, te tev ir kilometrs, tu brauc tālāk, te ir 2 kilometri, un palīgs ir tas, kurš viņš seko laika normu, lai braucējs ievērot, ja? Viņam varbūt rokā tas chronometrs. Chronometrs, ne, viņiem ir uz rokas speciālie braucējam un pulksteņs? Jā, speciālie chronometri pulksteņi, jā. Cits arī ņem tādu, jā, bet ir jāseko līks, jo ir izrēķināta laika norma, kurā ir distance jāiziet. Ja tu atnāc pa ātru sodu punkti, ja tu atnāc par vēlu sodu punkti, jo ir izrēķināts laiks, jā, ir laiks, plus ir kā tas ir, atļautā laika norma, un tad ir tas kaut kāds
atkal man noteikumi jālasa. Es esmu aizmirsus, jā, kā tur ir tās laika normas, cik pa virs, jā, tur, jā. Un vēl ir noteikumi tādi, ka pēdējos 300 metrus pirms maratona finiša tu nedrīkst stāvēt. Kāds ir stāvēt? Tā, braucējs brauc un viņš saprot, ka viņš ir pārsniedz laika normu, viņš pātri ienāks finišēs. Un ko tad viņš apstājās un stāv? Un par to tev iedos soda punkts. Tu nedrīkst stāvēt un gaidīt tā, man 3 minūtes tā jānostāv. Tagad es varu iet finišēt. Un pēdējos 300 metrus nedrīkst laikšot. Par katrām cik tur tām laikšošanas sekundēm tev dod soda punkts. Jo atkal ir variants tāds, tu brauc, un tu, es taču laika normā neiekļaujos, man vajag pieraut, nu tad ko, tu vari iet rikšos, soļos, ne, pat soļos nevar iet rikšos laika, bet lēkšot tu nedrīkst, un kā lēkšot, tad, senreiz es zinu, ka vienās sacensībās bija arī, ka vienam braucējam sanāca tā, viņš iet jau uz finišu taisnu, un viņš iekavējis laiku, viņš uzcēla lēkšos. Pāris soļus lēkšos uzcēla, lai ir tie soda punkti. Viņš uzcēla, viņš noriskēja, viņš uzcēla lēkšos tos pāris metrus, jā. Un par to dabūja soda punkts. Viņš vienkārši bija iekavējis. Jā, tā kā... Un palīgs ir tas, kuram ir tā kā autokrosā ir tas pilots un stūrmans sēž ar leģendu un las, ja? Un tāpat arī maratonā palīgs ir tas, kurš viņš tam braucējiem saka, ka iet šķēršļi, pagriez pa labi, griez pa kreisi, apkārt, un viņš ir tas, kas koriģē uz kur pusi, un tad ir citreiz tajās sacensībās maratonā ir, ka tas braucējs brauc, un viņš kliedz tāpēc, kur man jābrauc? Tad viņam ir jāmācās. Jā, mazliet pastāst, kā sagatavo šos zirgus šim visam? Šim visam zirgs tiek gatavots ilgi un dikti. Kā jūs pielāgojat, kā jūs saprotat, šis varētu būt labs ratiem zirgs, jo ir konkursa zirgi, ir iejādes zirgi, un kādi jūs kritēriji? Redzi, kā ir mūsu pajūgu braukšanas zirgiem, jā, viņiem ir jābūt kaut kas no iejādēs. Jā. Manēžā tā praktiski ir iejāde. Tikai iejāde ratos. Tā ir, jā. Tādēļ arī... Bet tāda konus braukšanai, tur jau tam zirgam vajag tā jā, viņam ir jālokās. Jā. Tādēļ, par to iejādu runāt, tādēļ ir tā, ka, piemēram, es zinu, ka Polijā braucēji, ja viņi savus zirgus, ar kuriem viņi startē pajūgbraukšanā, viņi dod jātniekiem, un viņi iejādas sacensībās, jā. Viņi gatavo to zirgu, jājot mugurā. Jā, tiem iejādes elementiem, jā, visām tām pārējām, jā, jo par pārēju no soļiem uz rikšiem liek atzīmes, tāpat kā iejādē. Jā. Tas zirgs tiek jājot, viņš gatavots iejādē. Jā. Lokanība, jā, kas ir vajadzīga konusos. Lokanība ir vajadzīga konusos, lokanība ir vajadzīga maratonā, ātrums, izturība. Jā, tādēļ arī braucēji, viņi paši izstrādā sev programmas, jā, viņi redz, kāds tas zirgs ir, kā viņam jāsagatavo, treniņu programmu, tāpat tās kā konkursa zirgam, tāpat kā iejādes zirgam, jā. Viņam ir savu treniņu programmu, jā, šodien mēs mācāmies šito elementu, rīt mēs šito, tad mēs to, un trešajā dienā tad mums ir pastaigi pa mežu, ejam pastaigā, tad mums ir baudam dabu. Aponija arī? Jā. Ponija arī. Mums ir, jā, tas es, ko vēl nepateicu, ka mums dalās, mums ir ponija un zirgi. Latvijā arī brauc ar ponijiem? Jā. Vispār ir tas, kad bērniem ir starptautiskais, kad jābrauc ar ponijiem. Jo bērniem ir ieteikums, jā, ka bērni brauc ar ponijiem, bet mums Latvijā bērni brauc arī ar zirgiem, jo mums ir tik labi sagatavot zirgu, ka var bērnu, un mums ir tik labi treneri, kas var sagatavot zirgs, var sagatavot bērns. Un kur vispār var par šo trenēties? Es gribētu, piemēram, pie kā man vērsties, pie kur man iet, kur man braukt. Tepat netālu no Inčukalna ir Anita Tašiņa, labs treneris, pie viņas var braukt trenēties. Tepat netālu, 3-4 kilometru attālumā. Ja? Tad Kocēnos pie Dācis Stūris. Bet kā notiek? Tev sākumā māca par tiem ratiem kaut ko, vai kā notiek tās mācības? To tu prasi viņiem, kā viņi māca. Es tev nemāku atbildēt. Bet tu arī esi treneri? Es neesmu treneri. Labi, bet vismaz māku to darīt. Es daudz ko māku darīt. Es dzemdības govī arī māku pieņemt, bet tādēļ es neesmu vetārsts. Es cūkai dzemdības arī esmu pieņemis, bet tādēļ es neesmu vetārsts. Es daudz ko māku darīt. Es pīrāgu arī māku izcept, bet tādēļ es neesmu pavārs. Jā.
Tā kā tāds apgalvojums, tu to māki darīt, un tātad tu to māci. Nē, es māku darīt, bet es neesmu viss tas, kas... Visu to, ko es māku, tas es viss neesmu. Labi, vienkārši tā, apmēram saprast, piemēram, ja tāds iesācējs gribētu par to nodarboties, ar ko viņam rēķināties, kā tas process vispār notiekās. Vispirms viņam vajadzētu treneru sameklēt, kas viņu ir gatavs trenēt. Un kas mums Latvijā ir tādi tieši? Es redzu nosaucu, tepat no Inču kalna netāli ir Anita Tašiņa, kas trenē. Un vēl kādi treneri jums ir? Kocēnos Dats Stūri. Es nezinu, vai viņa trenē, viņa pati brauc, bet vai viņa kāda, vai viņai tomēr ir zirgaudzēta, viņai darbi ir vairāk kā vajag, vai viņai atliek vēl kādu pajūgbraukšanā trenēt. Es nezinu, bet viņa pati brauc, viņa mums ir pajūgbraukšanas sekcijas vadītāja, viņa pati brauc, viņa pati organizē sacensības, jā. Tā kā varbūt viņa arī atrod laiku, lai kādu patrenētu. Jo tas treniņš, man liekas, tas sanāk daudz ilgāks, jo man liekas, kamēr to zirgu sagatavo, nekamēr viņi iejūtas tajos ratos, tas jau tur pusstundu. Zini, kā es tev pateikšu, bērns, kurš nemāk apsedlot zirgu, viņš, man liekas, 10 minūtēs 15 arī zirgu nesasadlos, vai ne? Jā. Tagad tu zirgu māk apsadlot? Jā. Tagad es tev atvedīšu tādu bērnu, kas zirgi tikai bildītēs redzējis, un tad paskatīsimies, kurš ātrāk no jums sasadlos zirgu. Tu vai tas bērns, kas zirgi bildītēs redzējis? Kā tu domā, kurš ātrāk sasadlos? Protams, ka es. Protams, ka tu. Un tieši tāpat ir arī pajūgbraukšanā. Ar to ir jārēķinās. Ja tu ar kaut ko sāc nodarboties, kamēr tu neesi apgūvis pamatus, tev nekas ātri nesanāks. Protams, nesanāks. Ja? Tas ir tā, ka man kā bijis gadījums, ja? Ka bērns atnāk un saka, es māku jāt, es tur eju uz treniņiem, es jāju reiz nedēļā. Māku jāt, jā. Šeit tev iemaukt uzliet zirgam. Cīlā. Es iemauktus nemāku likt. Es saku, kā tu nemāki likt? Tu taču teici, ka tu esi jājus. Tu taču jāatmāki. Tu iemauktus nemāku uzlikt. Man to nav mācījuši. Labi, uzliek iemauktus, tādu beidzam jāt. Tādu nokop. Es saku, attais zirgam ganašs siksni. Kas ir ganašs siksni? Kas ir ganašs siksni? Tieši tāds jautājums ir. Kas ir ganašs siksni? Tu arī nezini, kas ir ganašs siksni? Purneni? Nē, purneni. Ganašs siksni šitie apakšā. Tie apakšā zirgam ir ganašs. Viņi tā arī saucās ganaši. Un tā ir ganaša siksna, te, kas apakšā. Ja tu ganaša siksni neattais, tad zirgam ņemot iemauksnos, laikam galvu norausies, ne? Kā parasti saka, tu tagad laikam kādam esi nolēms galvu noraut, jā? Bija mērķis. Tas ir viss, saproties, tas ir, ja tu zirgam nemāk apaušus uzlikt, jā? Ko tu gribi tagad ratos krāpt un braukt? Varbūt iemācies pats elementārāko. Labi, tur apauši iemāk, bet varbūt iemācies zirgu notīrīt. Jo man ir arī tādi kuriozi bijuši savā dzīvē. Es esmu redzējusi, kad visi tik kruti jātnieki, atved no aploga zirgu, notīra. Tikai to vietu, kur sedlus liek. Pārējais viss dubļosīt. Galvenais, kur sedlus uzlikt, lai ir pašam. Tu pārējais, ka viss tur pakaļ, visi dubļos, tas ir sīkums. Mēs ar dubļainām mašīnām arī varam braukt. Un no dubļainiem zirgiem, tas ir sīkums. Galvenais, ka sedlus var uzlikt un vēderjos. Labi, ka vēderjos vieta vēl notīra. Kad neuzbērž viņam tur viss kaut. Un tieši tāpat arī pajūgbraukšanā viss ir, laiks, tas prasa, bet tas visi, tā salīdzinot ar bērnu. Bērns, kas sāk iet skolā, viņš taču diktātu uzreiz nesāk rakstīt. Viņam sāk mācīt burtiņus, viņam sāk mācīt, kā viņas jāvelk, kā jāraksta. Viņš pamazītiņām visu to iemācās. Un pēc tam viņš jau ir tik talantīgs, ka viņš var uz Ziemassvētkiem omītei kartiņu uzrakstīt. Tā ir vairāk kartiņas laikam neraksta. Labi, un kādas sacensības mums Latvijā pajūgbraukšanā ir visbiežāk? Kādas disciplīnas? Pajūgbraukšanā ir tās 3 disciplīnas un var organizēt 3 disciplīnas sacensības ar visām 3 disciplīnām. Tad tas ir jārēķinās uz 3 dienām, Bet var arī organizēt, piemēram, 2 disciplīnas sacensības. Tā kā, piemēram, es šogad 5. maijā šeit uzorganizēju manēžu un konus braukšanu, Nākošu gadu 2. maijā es arī šeit organizēšu manēžu un konus braukšanu, sacensības.
Var arī organizēt, piemēram, tikai manēžu braukšanu, ja? Vai tikai konus braukšanu. Ja? Kas ir vispieprasītākais Latvijā, kur visvairāk dalībnieki? Kur visvairāk dalībnieki? Kur visvairāk dalībnieki? Vispieprasītākais jau ir attīstības disciplīnā. Tāpēc, ka tas maratons visiem tik patīk. Tas ir azartisks, saproties. Bet tas arī prasa sagatavošanos darbu, arī no tā braucēja tā sagatavošanos, jo viņš jau iepriekšējā dienā iet mācīties šķēršļus. Viņi mācās staigā pa šķēršļiem vairāk kārtīgi. Citi ir tik fanātiski, kad naktī 12. ar lukturīt galvā iet pa šķēršļiem, mācās šķērsli. Viņi visu tos šķēršļus viņi mācās no galvas, tāpat kā manēši. Jā, un iet un skraidī, un jā, to viss jāmācās no galvas, tas ir, jā, un tas azarts, tas tur ir ātrums, jā, jo manēžu braukšana, tā jau ir tāda, tā kā ieejā, tā ir tāda filigrāna lieta, jā, tur ir zirgs jāstrādā, tur ir zirgam paklausībai, lokanībai, viss, jā, tāpat kā iejādē jābūt, jā, tas ir prasa, jā, regulāri. Tas Kaunas braukšana arī ir interesanti. Tur arī ir tā, ka Kaunas braukšana 1:45 minūtes pirms starta dod laiku, kad braucēji iet iepazīties ar maršrutu. Tāpat tās kā konkurss staigā, skaits soļus, ja? No viens šķēršļa līdz otram mācās no galvas, tos viss šķēršļus tā arī pajūg braucēji iet, mācās no galvas. Nu labi, un kur tos ratus iegādāties? Kā jūs pielāgojat ratus zirgam? Tāpat Latvijā var nopirkt? Latvijā ratus neražo, bet Latvijā visi pērk Polijā. Ir poļi, es te tagad firmas nepateikšu kādas un kur, jā, bet pērk ratus no Polijas ved, jā, varbūt vēl kaut kur no... es nemācēšu tev par tādām lietām pateikt, kur, bet, atrod, jā, bet tie nav pienu, kā vedamie ratas uzreiz. Un kā jūs braucat uz sacensībām? Tos ratus aiz trēleri liek klāt vai atsevišķi ved kāds? Ir speciāls piekabs priekš pajūgu braucējiem. Piekabražotāji ir pacentušies, jā, ir piekabs, jā, kur ir priekšā lafet, kur uzliek ratus, jā. Un piekabē aizmugurē, 2 zirgus var ielikt, jā. 2 zirgu, jā, iet iekšā. 4 jūgu braucēji pie poļi, ja viņiem ir riktīgi lielās mašīnas, ja, kur viņi ieliek savus 4 jūgus, ja, 4 zirgus iekšā, rezervas 5. zirgs vēl iekšā nāk, ja, tie ir tādās lielās, ja, tie, kur arī braucēji, kuri brauc 2 jūgus, ja, 2 jūgiem ir, ka varbūt viens rezervas zirgs, ja, un tad tiem arī, lielāks mašīna. Atkarībā no tā, kāda kuram rocība ir, ja. Cits var atļauties sev nopirkt piekabu ar lafeti, citam tā naudiņa tā neatļauj, viņš var atļauties tikai piekabu, un tad viņš tos ratus, tad izdomā, kā vai ņem atsevišķu mašīnu un atsevišķu piekabu ved, ja vai kaut kā vai kādā busiņā iestum, kaut kā, cilvēki ir radoši, mēģina izdomāt, kā, ja tos ratus uz sacensībām aizvest. Ir arī agrākos gadus bija tā, ka aizbrauc un sarunāja ar, lai kāds aizdod ratus, ja zirgs aizved un aizjūg paņem līdzi un aizņemās ratus, vienkārši, kad situācija nevar aizvest savus ratus, kad aizņemās, ja, kad no kāda, ja, un tad, vienkārši sacensību organizatoriem pasaka, un tad to startkārtību saliek tā, lai tas, kas nostartē tiem ratiem, lai var paspēt pārjūgties, iedot tam otros ratus, ja, jo ir arī braucēji, kuriem ir, ka viņi ar vairākiem zirgiem startē, tad viņam ir jāpārjūdzās. Viņš jau vieni nostartējis, uzreiz viņam palīdz, vai pats atsoļo un noliek un uzreiz pārjūdzās, jo sacensības tas ir tāds pamatīgs stress un skriešana, ja tur nevienam laika īpaši nav. Un pastāsti par saviem šiem apbalvojumiem. Jā, es redzu, šogad piedalījās 2 sacensībās, bijām Kocēnos Baltijas kausā. Vienīgā savā zemākā līmenī nostartēju un kausu man iedeva. Pilnīgi kauns, es vienīgā nostartēju kausu man iedeva. Tāpēc, ka nebija konkurence, neviens tik zem līmeni negribēja braukt. Kā Latvijā, kā tev šķiet, kā varētu vairāk par šo sāk interesēties, sāk vairāk braukt ar pajūgiem? Ko vajadzētu darīt? Ko vajadzētu darīt? Sacensības vajag organizēt.
Jo viņš jau ir interesants, ne tas maratons. Jo tā ir interesanti. Maratons, jā, bet ir vajadzīga, es saku, ir vajadzīga liela vieta, kur tas var notikt. Nē, sāksim par sacensību organizēšanu, ja mēs runājam. Ja? Šogad 5. maijā es te Inčukalnā sacensības noorganizēju. Es atceros. Jā, es pagājušo gadu 24. gadā nodibināju sporta biedrību Sindiju. Jā, man ir sporta biedrība savu. Kā man teica, Igauniem šausmīgi patīk šitas nosaukums. Sinniva. Ļoti labi skan igauniski. Ja? Jā, varbūt rodās jautājums, kur tāds nosaukums. Kur ir tāds nosaukums? Sinni ir man Sintī. Pirmie vārdi, 3 burti. Ni ir man dēls, Niklaus. Ni. Un va man uzvārds. Pirmie 2 burti. Tas ir mana vārda, mans vārds, man dēla vārds. Es un mans dēls, mēs 2 esam sporta biedrība. Es esmu valdes priekšsēdētāja, viņš ir, kā es viņam te saku, dēls. Es būšu valdes priekšsēdētāja, es būšu galvenā, tu man būsi vietnieks. Viss taisam sporta biedrību. Kāpēc es viņu nodibināju? Tāpēc, kad, lai startētu Latvijas jātnieku federācijas ieskaitas sacensībās, ir jāstartē no sporta biedrības. Tad es izdomāju tā. Es taču neiešu nevienam uz ceļiem lūgties, ļauj man no tavas biedrības startēt. Es pats savu uzvaru nodibināju. Un plus vēl arī es gribēju sacensības organizēt. Tādēļ arī, lai vienkārši 24. gadā es drusciņi apdedzinājos, kad kā lai saka, es saprotu, ka zirdzinieku pasaulē ir pieņemts vienu otru apčakarēt. Jā, tas ir liktīgi. Un man riktīgi, es pateikšu, kā ir, man riktīgi apčakarēja. Man tā apčakarēja, ka es pateicu, viss ar mani mutiskās vienošanās vairs nekādas nebūs. Ja jūs gribat ar mani par kaut ko vienoties, tikai rakstiskā veidā ar parakstiem. Nekā citādāk vairāk. Uz vārdu un solījumiem būs. Ejiet pasoliet kaut kur citur, bet ne man. Un es ar to arī reāli saskāros. Šogad, kad 5. maijā es te Inčukalnā sacensības organizēju, kad arī atnāca un man teica, par to braucēju samaksās federācija. Es teicu, ziniet ko? Man solījumi neder. Vai naudu, vai nekā. Ko tu viņam darīt? Es teicu, lai brauc mājās. Pareizi. Ja jūs nevariet samaksāt, es zinu, kāda situācija federācijā ir ar parādiem. Labi, un ko var... Es ar vienu biedrību jau iztiesājos. Es teicu, es ar federāciju netaisos tiesāties. Ja nevar samaksāt, lai nestartē. Man sacensības organizējot ir jāmaksā par laukumu, man jāmaksā ir tiesnešiem, man jāmaksā ir vetārstam, kas ir obligāti jābūt, man jāmaksā ir cilvēkārstam, kam obligāti ir jābūt. Ja? Vēl balvas? Balvas es cenšos sameklēt kaut ko, kādu tur sponsori ieeja veikalā. Ziniet, es sacensības organizēju, negribētu man iedot kaut ko balvās uz Kāgā Latvijā aizgāju, kur es regulāri pirku, kukaiņu to. Jūs organizējat, kas tās par sacensībām? Tiri dabūju zirgu barības maisis, jā. Tādā veidā, jā. Man patīk adīt. Šogad es, piemēram, es izdomāju, es pagājušo ziemu kādu smugas zeķītes sādīju. Ļoti skaisti. Jā, kā pajūg braucējiem jau vajag, kā Emīls teica. Galvenais, lai kājas ir siltas. Es braucējiem uzdāvināju zeķītes, jā. Man pēc tam Anita vēl seminārā satiek, viņa saka, Sintija, tu redzies ar tavām zeķītēm staigā? Es saku, jā, labi, Anita. Viņa teica, tu tikai baigi īsos kāds uzvedīs. Nekas, Anita, es saku, nākošu gadu es uzvedīšu garākus kāds. Es saku, man sajūg tur valdziņas skaitot, sanāc īsi. Es saku, nākošu gadu es te uzvedīšu garos. Brauc tik uz sacensībām. Labi, bet tik dārgi ir uzrīkot šīs te sacensības. Bet varbūt ir kaut kādi citi veidi, kā varētu popularizēt šo sporta veidu. Piemēram, rīkot kaut kādas treniņu sesijas, kur tādi iesācēji, kas nav nekad braukuši ar ratiem, piemēram, piedāvā šādus treniņus, var atnākt, izmēģināt. Varbūt iepatīkās, varbūt kāds negrib jāt, bet izdomā braukt ar ratiem, piemēram. Kas tur ko izmēģināt? Visi konkursi, kurš vairs zirgos nevar nosēdēt, visi iejādnieki, kur zirgos vairs nevar izsēdēt manēžas rikšas, laipni lūgt ratos. Labs teiciens. Kādas problēmas?
It sevišķi vēl manēža iejādniekiem, viņiem schēmu iemācīties. Viņi taču to visu laiku ir to vien darījuši, kā schēmas mācījušies. Labi, un cik maksātu tāds treniņš vispār? Es netrenēju. Bet tāpat tāds kā konkursu treniņš? Prasiet tiem, kas trenē. Jo, man liekas, Es nezinu tas ir cenas. daudz lielāks process. Es neesmu jo tur cenu ir aptāvi vērti. veikusi. Es zinu, ka Anda Pavlovska piedāvā treniņus. Jā, viņi mums ir augstākā līmeņa braucēji. Jā. Anita Tašiņa trenē, Dzintra Blūma trenē. Sazinieties ar šīm trenerēm un prasiet viņām, cik viņas prasa pa treniņiem. Es nezinu. Jo tas tāds vesels process, man liekas, tie rati, zirgs vēl viņu sajūg, tas jau nav tā seglas uzliec un aiziet, tas jau bišķiņ tā sarežģītāk. Arī vēl vietu, kuru vajag, ja slikts laiks. Ja mēs tā skatāmies, tad sarežģīts ir viss dzīvē. Ielai pāriet arī nav tik vienkārši, vai ne? Jāpaskatās pa labi, pa kreisi. Un jāsagaida, ka tā mašīna nobremzēs pirms skriet pāri, vai ne? Tā kā vienkārši dzīvē nav nekas, vienkārši ir jāsāk darīt. Nevis jāfilozofē, cik tas man maksās, kā tas notiks, kā es uz mačiem aizbraukšu, kā es to zirgu aizvedīšu. Vienkārši vairāk par to, kā mēs Pateikšu varam iesaistīt. vienkārši atvelc savu pakaļ līdz stallim, notīri to zirgu un iesēdies ratos. Un pēc tam domā, lai nav tāda situācija, kā man ir bijis dzīvē, ja? Ka es te arī vienreiz sacensības organizēju, un tā meitenis, ar rozets un diplomu būs? Es teicu, tu uz sacensībām brauc dēļ tā, lai tev būtu rozets un diplomi. Vajag, es tev atnesīšu kaste rozetēm. Man mājās ir daudz šitāds rozets. Es tev atnesīšu kaste rozetēm, es saku, diploms es tev smuks sataisīšu, sabildēju, saliec sociālajos tīklos, padižojies, ka tev ir diplomi, tev ir rozets. Bet tas zirgu tu jāt nemāki. Kādu jāšanu tu zirgu un to tīrīt nemāki? Būsim reāli. Un kādi Es, piemēram, šogad no Kocēniem no mačiem atbraucu, jā, man tur arī rozets bija. Es tur atbraucu uz stalu zirgu izlādēt, tur kaimiņu meitenīti atnāca. Vai jūs no mačiem atbraucat? Jā, es teicu, es saku, attais tur bagažnieku, tur rozets meties. Es saku, gribi, ņem, kur rozet tev patīk. Ņem. Tas bērns bija pārlaimīgs, viņai iedeva rozeti. Nu, tā rozeti man bija, tur bija salijus, bija jau pie apbalvošanas lietas. Bija. Viņa bija pārlaimīga, viņa bija rozeti dabūjusi. Es viņai teicu, gribi rozeti, ņem, izvēlies. Bērnam jau tas baigies prieciņš, jā. Nu, pagaidām, ja tu tikai prieciņu pēc dzīvo, tad visus priekš, dzīvo. Paņem, nopērci kafiju, nopērci smuku kūciņu, ēd un priecājies. Ko tu pie zirgiem eji? Nu, labi, un kādi ir tālāk nākotnes plāni? Nākamgad ar sacensībām būs kādas? Jā, nākošo gadu jau LIF mājaslapa, tajā kalendārajā plānā projektā jau ir 2. maijs šeit Inčakāns. Es organizēju manu biedrību. Visas biedrību trīs? 2 cilvēku sastāv. Visas 3? Nē, tikai manēžu un konus, jo mēs, kā es teicu, mēs 3 cilvēki nevaram uztaisīt vairāk. Ja? Mēs vienkārši fiziski nevaram. Šogad, piemēram, kad tas 5. maijā tās sacensības, ka bija, es biju tik nenormāli pārgurus no 7 rītā līdz 8 vakarā. Ja? Viss manēžas uzlikt un viss novākt un konus uzlikt, jo es biju galvenais tiesnesis un plus vēl es maršrutu liku. Ja? Visu to izdarīt, es aizbraucu mājās, es vienkārši nokritu un uz 6 stundām atslēdzos. Ja? Jo tas ir nenormāls darbs, ja? Plus vēl arī nauda ir vajadzīga. Ja? Man, piemēram, šogad sacensības organizējot, bija situācija tāda. Es sacensības no nulles organizēju. Man naudas nav, nemaz nav. Es viņus varu noorganizēt no tā, ko samaksā starta naudu, no tā, ko dalībnieki samaksā starta naudu. Man ir ko samaksāt par laukumu, ko samaksāt tiesnešiem, vetārstam, cilvēkārstam. Ja? Sev es neko nemaksāju. Tiem, kas man tie 2 palīgi iet un dara, tiem es neko nemaksāju. Brīvprātīgais darbs, jo man vienkārši naudas neatliek. Ja? Bet man patīk sacensības organizēt, es viņas organizēju. Es viņām sāku gatavoties pusgadu iepriekš. Piemēram, tagad 2. maija sacensība, es jau tagad sāku gatavoties. Tas ir viss, tas ir nenormāls darbs. Tas ir, kā tu teici, balvu meklēšana. Jā. Es rakstu e-pastus, apskaidroju, lūdzu. Man ļoti laipni atbild. Paldies, mums ir prieks, ka jūs tādas organizējat, bet šoreiz mēs jums neko nedosim.
Tāds ir atbildes, jā. Es eju, es prasu, kā saka, es ieeju veikalos, es runāju ar cilvēkiem, es aizēju uz firmas, viņiem saku, kas jums liekas, atveriet atvilkni un paskatieties, kas jums tur liekas, ir kāds pildspalviņas, blociņi, kaut ko, kas jums nav žēl, iedodiet. Es jums nelieku neko pirkt, kaut ko īpaši. Kas jums liekas, kaut ko, kaut kādas kancelēs lietas, kaut ko, iedodiet, ko, lai es varu iedot balvās, jā. Ja galīgi nevar, ko sēž ziemas vakaros zeķi sēd. Lai man būtu ko iedot balvās. Zeķis jau noderēs. Un varbūt kādi novēlējumi jaunajiem pajūgu braucējiem, vai kas vēlās ar šo nodarboties, uzsākt? Novēlējums. Ja jūs gribat nodarboties ar zirgiem, tad rēķinieties, ka tas ir smags darbs, tas ir smags un ilgs darbs, jā. Un tas ir, jā, bet toties tas dod gandarījumu, tas ir tā vērts. Bet jārēķinās ar smagu darbu un ilgu. Ja, tas rezultāts nav uzreiz. Rezultāts nāk pēc ilga. To jebkurš iejādnieks, jebkurš konkurists pateiks, kad, lai būtu tās godalgotās vietas, tās rozetes, tie diplomi, tās slava. Tas ir liels darbs ieguldīts, tas ir vairāku gadu darbs, tas ir smags darbs, jā. Upurēšanās tam visam. Nevajag upurēties. Nevajag upurēties. Jūs ko, mīļie cilvēki, dzīvojiet un baudiet dzīvi, ko jūs upurēties. To visu vajag ņemt vieglāk, tas ir jābauda. Kaut kāda, protams, ir patīkami, tā smagi pastrādā un pēc tam tāds patīkams nogurums. Bet, galīgi sev nevajag upurēt. Neupurēt sev, galīgi paklausies, ja tu sev upurēsi, kas pēc tam ar to tavu zirgjās, Ja tu sev noupurēsi tagad uz to visu šito te skaisto pasākumu. Tā nevajag, visu sev arī vajag pasaudzēt. Galīgi sev līdz 7 pēdām zem zemes nevajag novest. Labi, es domāju, ka ar šo arī varēsim pabeigt. Ļoti daudz jauna informācija. Cerams, ka kādam šis viss iepatikās, jo es arī noteikti gribētu pamēģināt. Man tas nedaudz aizrāva. Noteikti gribētu kādreiz izbraukt, lai mani kāds izvizina. Tas būtu ļoti interesanti. Tā kā, paldies, kad noskatījāties. Varbūt, Sindī, tu vēl kaut ko vēlēsi pieminēt? Tāda viena gudra frāze. Atziņa. Tieši ko vajag? Zini kā, es Facebookā ļoti daudz skatos, un man patīk tur dažādas tādas interesantas lietas. Un tur bija tāda viena lieta, tāda laba atziņa tāda. Nostājies man aiz muguras, es tevi aizsargāšu un atbalstīšu. Nostājies blakus, uzskatīšu par godu. Bet, ja nostāsies pretī, negaidi žēlastību. Un nav svarīgi, kas stāv pretī. Svarīgi, kas blakus. Cik skaisti. Ļoti skaisti. Labi, paldies, kad noskatījāties. Es domāju, šo skaisto frāzi mēs varēsim arī pabeigt. Tā kā jums ir interese par pajūgu braukšanu, Sintī, ar tevi var sazināties, ja kādam kādi jautājumi? Jā, protams, man var sazināties. Un kur tev var atrast? Grobiņā. Tev ir kādi sociālie tīkli? Ierakstot manu vārdu uzvārdu, es Facebookā esmu. Messengerī man var uzrakstīt ziņu. Un var man arī uzrakst Messengerā ziņas, aizsūtīšu savu numuru, var ar mani sazināties. Ja es neesmu ar kaut ko aizņemta, jau es telefonu paceļu. Es pat nezināms numurs paceļu, jo man patīk ar krāpniekiem parunāties. Es uz viņiem izlādējos. Labi, paldies jums, un tad jau tiekamies atkal nākamajā epizodē. Atā! Atā!